Labi. Kas skaitās noticis? Cilvēki 2 gabali nokrituši no vagoniem un tikuši apakšā zem vagonu. Tad 2 iemuguši mežā un cietuši ir bērni vagonā. Jā. Un kaut kas deg, ne, ja vienkārši. Tā laikam nedara. Es nezinu, kā viņi tur skaita. Un kaut kur laikam deg. Kā tā ideja bija? Ideja bija izspēlēt vilciena avāriju, jā, ar cietušajiem, un avārijas rezultātā, ka ir arī aizdedzies mežs. Jā. Jā, tā attiecīgi kā primāri galvenais ir glābt cilvēkus, jā. Pārvietot viņus no bīstamās zonas uz drošo zonu, jā, tātad mums bija redzējāt jaunieši piesaistīti un bērni, jā, kas mums bija glābjamie, jā, cietušie. Un tātad pilnveidot savas prasmes, ugunsdzēsēju prasmes, pilnveidot tieši glābšanas darbos, jā, un sarežģītajā apvidu vietā, ka redzat, ir nav tā, ka var piebraukt ar autocisterni. No sākuma bija pārvietošanās ar kājām, pēc tam tika piesaistīta spectehnika, ar kuras jau palīdzību, lai atvieglotu un pātrinātu glābšanu, jā, un, teiksim, pārbaudīt tehniku, cilvēku gatavību, visam tam darbam, tas tāds. Cik bieži jums kaut kas tāds notiek? Reiz gadā katrā... Cits scenārijs? Jā. Okay. Kā pirmais priekšstats viss izdevās? Pirms lielās analīzes? Vēl mācības nav noslēgušās, pa lielam izdodās viss, jā, glābjami ir izglābti, jā, pārvietoti, ir atrasti 2 pazudušie jaunieši, jā, kā vēl tu par rāciju dzirdējām, viens ir cietis, jā, pašlaik notiek viņu, kas saka, glābšanas darbi, viņa pārvietošana, jā, pašlaik notiek, redz, kur visām darba līnijām strādā cilvēki, lai nodrošinātu meža ugunsgrēku nodzēšanu, jā. Pašlaik izdodās, kas saka, būs pēc tam noslēgsies mācības, skatīsimies, runāsim, apspriedīsim, mums ir daudz novērotāji, kāds būs kaut ko pamanījis, jā, kur varēja labāk, kur varbūt kaut kas neiznāca, kas vairāk iznāca, jā, lai pilnveidot savas praktiskās iemaņas. Jā, labi.